Sveicināti manā sarunu šovā Dzinējspēks. Tad, ja jūs mani neatceraties, mani sauc Matīs. Man šodien uzliktas ļoti smukas dekorācijas Happy Halloween. Vakar ļoti ilgi liku viņas. Un, jā, šodien ir arī mans uzticamais draugs 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc. Un es gribētu bišķi parunāt par savu vakardienu. Vakardien bija ļoti interesanti. Es no šejienes braucu ar autobusu un sabiedriskajiem līdz savā tēta darbam Mārupē, un tad no Mārupes līdz Biķernieku trasei, un Biķernieku trasē pabraukājos bišķiņa ar riteni. Biķernieku trasē man ir ļoti daudzas atmiņas, jo kādreiz dzīvoju ļoti tuvu Biķernieku trasē, es dzīvoju Mežciemā. Dažas minūtes līdz Biķernieku trasei varēju aizbraukt katru dienu, kaut vai gribēju ar riteni. Un vienkārši ļoti labas atmiņas, un bija ļoti forši tur būt. Es gribētu parādīt apmēram, kā man tur gāja Biķernieku trasē, kā tur tagad izskatās. Tā kā jūs esat redzējuši tagad manu smuko Biķernieku trases video, es gribētu parādīt bišķi no šīs manas smukās grāmatas 501 mašīna, ar kuru obligāti jāizbrauc. Viena mašīna, kuru es jums gribēju parādīt, ir Bugatti Type 57. Viņa brauc 200 km/h un tika ražota Francijā. Viņu taisīja no 1934. gada līdz 1940. gadam. Tātad viņa izskatās apmēram šādi. Un man ļoti patīk, kā izskatās viņas aizmugure un aerodinamika un vispārējais. Un gadījās tieši tā, ka es šodien no rīta skatījos filmu, kur bija tieši šī mašīna, tikai melna. Un izrādās, ka šādas mašīnas uztaisīja laikam tikai kaut kā, ļoti maziņas uztaisīja. Kaut kādas 600 laikam, vai varbūt pat tikai pat ne 10 mašīna, es īsti pat nezinu. Bet jā, es gribēju pateikt, ka viņa izskatās ļoti smuka un es redzēju filmu ar viņu. Un vēl es gribēju jums parādīt vienu mašīnu, kuru es vakar redzēju ar 3 riteņiem. Tā ir BMW Isetta, ražota Vācijā. Viņu taisīja no 1955. gada līdz 1962. gadam. Viņa brauc 87 km/h, tāpēc, ja mūsdienās viņa braukt pa šoseju, būtu diezgan bīstami. Bet smieklīgākais tas, ka viņai ir 3 riteņi un aizmugurē pat ir gross. Viņa izskatās šādi. Tātad, jā, tā bija arī vēl viena mašīna, ko es jums gribēju parādīt. Un īsti man vairs nav ko jums šodien rādīt, bet es gribēju jums parādīt dažas mašīnas, kuras es redzēju, ejot līdz sava tēta darbam Mārupē, un paskatīsimies, kā viņas izskatījās. Jūs tagad noskatījāties, kādas es redzēju mašīnas, un tad es gribu no jums atvadīties. Tad tiekamies nākamajā video.